Cienējamie delegāti un viesi, turpināsim savu darbu. Informēju jūs, ka visi pieņemtie dokumenti ir saņemami reģistratūrā. Iespēju robežās centīsimies pavairot visus pieņemtos. Tālāk vēlētos pieaicināt kādu no redakcijas komisijas. Mēs pagaidīsim kādu laiku šeit, bet, lai netērētu laiku, protams, turpināsim savu darbu, jo mums ir jāpieņem vairāki dokumenti. Šeit ir arī ienākuši nelieli protesti pret redakcijas komisijas darbu, un tāpēc, lai komisija to arī izskatītu. Tā kā atkārto, ja kāds no redakcijas komisijas ir jau šeit, vai redakcijas komisija ir gatava kaut ko iesniegt, tad lūdzam pie prezidija. Tāpat labāk nolasīšu jums dažus iesūtītos apsveikumus. Baltijas ceļš turpinās, lai Latviju ceļā uz neatkarības un brīvības atjaunošanu arvien vairāk būtu plaukstošu ziedu. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa delegātiem novēlam izturību, nelokāmību un mērķa skaidrību līdz galam. Tramvaju un trolejbusu pārvaldes, LTF nodaļa TTT. Vēl aizkustinošs apsveikums no politiski represētajiem. Daudz mocekļu bija izredzētu tev, mana mazā Latvija, kas līdz ar mātes vārdu svētu čukst sāpju stundā Latvija. Tas ir Kārlis Kalbs. Šos svētumus prātā turēt ceļā uz brīvu un neatkarīgu Latviju vēl Latvijas Republikas pilsoņu kongresam Latvijas politiski represētie. Latvijas politiski represēto vārdā valdes priekšsēdētājs Edmunds Būmanis. Un tagad vārds referentam Romanam Pusāram, Latvijas Republikas pilsoņu kongresa vēstījums pasaules tautām un valdībām. Cienījamie kongresa delegāti, cienījamie viesi. It visur pasaulē ir jānāk pie vienīgi patiesās atziņas. Latvijas, kā ar abu pārējo Baltijas valstu liktenis, nekādā ziņā nav skatāms PSRS iekšpolitisko jautājumu ietvaros, bet gan saskaņā ar lietas vēsturi un dziļāko būtību paceļams aktuālas starptautiskas problēmas līmenī. Tas, kas ir noticis ar Latviju, Lietuvu un Igauniju, sākot ar 30. gada beigām, nekāda nav vienādojams ar lokālu strīdu lielvalstu vidū par kādas atsevišķas teritorijas piederību. Te, Baltijā, Hitlera un Staļina nelietīgo darījumu rezultātā Padomju Savienības varā tika nodotas 3 patstāvīgas neatkarīgas Eiropas valstis. Te latviešu un lietuviešu un igauņu tautas šī nozieguma rezultātā savās tēvzemēs zaudējuši reālo pašnoteikšanos un kļuvuši par brutālas asiņainas varas upuriem. Mūsdienās pāri visai Austrumeiropai varanā vilnī ceļas demokrātijas spēks, saraudams tās vaļus, kuras pēc Otrā pasaules kara staļiniskā impērija iekala Poliju, Čehu un Slovāku valsti, Rumāniju, Ungāriju, Bulgāriju un Austrumvāciju. Nu ir pienācis laiks atbrīvoties arī Baltijas valstīm. Organizējot un virzot Latvijas un citu Baltijas valstu atjaunotni, nepieciešams pēc iespējas ātrāk veidot ciešus un noturīgus sakarus nevien ar citu valstu politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves vadītājiem. Ja mēs sistemātiski darīsim visu iespējamo, lai Eiropas zemi iedzīvotāji visplašākās aprindas iepazītu Baltijas vēsturiskos likteņus
un mūsdienas smagās problēmas, tad mēs tik tiešām varam cerēt uz pienācīgi izvērstu solidaritāti un ciešāku sadarbību ar tuviem un arī tālākiem kaimiņiem. Tāpēc jau tagad mums ir jānolīdzina ceļš sadraudzībai un kopdarbībai nevien ar Rietumu valstīm, bet arī ar Austrumeiropas un Viduseiropas zemēm, it sevišķi tām, kas pašas ir cietušas no PSRS ekspansīvās politikas un šodien saprot gan mūsu bēdas un raizes, gan arī ilgas un centienus. Latvijas vārdam ir jāskan pasaulē arvien tālāk, un mums jāmeklē jauni atzinēji un draugi arī tā saucamās trešās pasaules valstīs. Latvijas Republika arvien ir bijis izdevīga un godīga partneri gan tirdzniecības darījumos, gan arī kultūras vērtību apmaiņā. Vēsture liecina, ka starptautiskās saistības mūsu valsts arvien ir pildījis sevišķi korekti. Latvijas Republikas neatkarības gados arvien pieaugot to valstu skaitām, kas nodibinājušas ar Latviju ciešas diplomātiskas attiecības, ir nepārtraukti cēlusies arī mūsu republikas starptautiskā autoritāte. Tādā kārtā Latvija, kas jau 1921. gadā uzņemta Tautas Savienībā, 1938. gadā iegūs vietu tās padomē, bet 1939. gadā mūsu valsts ārlietu ministri ievēl par šīs organizācijas kārtējās sesijas prezidentu. Šādu virzību uz nemitīgu progresu Latvijas Republikas starptautiskajās attiecībās, kā zināms, pārtraukusi mūsu zemes okupācija un aneksija. Un tomēr, kaut arī svešas varas nežēlīgais diktāts, nu jau pusgadsimta Latvijai ir atņēmis iespējas patstāvīgi izvērst normālus starptautiskos sakarus. Latviešu emigrācijas pārstāvu vadītās sūtniecības Vašingtonā un Londonā joprojām pastāv, tāpat kā spēkā tiek uzturēts Latvijas Republikas de jure vairāk kā 50 pasaules valstīs. Protams, savu īsto vietu starptautiskajā arēnā Latvija varēs no jauna atgūt un nostiprināt tikai tad, kad balstoties uz savām pašnoteikšanās tiesībām un izmantojot citu valstu aktīvu palīdzību, tā beidzot atbrīvosies no arvien vēl bīstamajiem padomju impērijas žņaugiem. Pasaules tautām arvien plašākā lokā ir jāzina un jāizprot mūsu neapskaužamais pat traģiskais stāvoklis, kas tomēr nebūtu nav bezcerīgs. Valstu valdībām ir jāizdara loģisks vērtējumi un secinājumi, kas pārāk nevilcinoties ļautu spērt saprātīgus un reizē noteiktus soļus. Tiem jāapliecina Eiropā un visā pasaulē uzturētais humanisms un uzticības starptautisko tiesību normām, kā arī aktīvi jāpalīdz panākt ielgušās Baltijas krīzes izkārtojums miera ceļā. Pozitīvs rezultāts, protams, nākt par labu visiem, gan Eiropas demokrātijai, gan arī jaunajiem progresīvajiem spēkiem Baltijas kaimiņzemē, Padomju Savienībā. Nav šaubu, ka cilvēcei jābūt vienotai aizstāvot tautu pašnoteikšanos jebkurā pasaules malā un jāredz tālu un tuvu, kur vajadzīgs neatliekams atbalsts taisnīgām prasībām, kur jāvēršas pret nāciju apspiešanu, pret uzkundzēšanos zemēm un tautām, kur notiek viņu likumīgo interešu rupja aizkāršana. Ja šo principu var ievērot, aizstāvot tādu Āfrikas valsti kā Namībija, tas ir teicām. Bet kā tas pagaidām nekāda neizdodas attiecībā pret Baltijas jautājumu, tepat Eiropā, tas turpretim ir vairāk nekā nožēlojami. Tādas nevērības vai arī gļēvuma sekas ar laiku nāk par ļaunu it visiem. Gan tiem, kas izmisumā sauc pēc palīga, gan arī tiem, kas izvairīgi stāv malā un atturas no aktīvas pozīcijas, no savlaicīgas un drošas rīcības. Pasaule ir viena un morāli ir nedalāma. Mēs gribam cerēt un ticēt, ka ir aizgājis tas laiks, kad mazo tautu likteņus sautīgi un patvaļīgi izšķīra lielvalstis. Zemiski tirgoties ar nāciju brīvību un dzīvību, vienalga kurā kontinentā tas arī nenotiktu, ir noziegums. Šādu netīru starptautisku darījumu rezultātē tiek aptraipīts lielvalstu prestižs, un tās zaudē mazo tautu uzticību. Līdz ar to tiek grauti tautas savstarpējās cieņas un sadarbības, kā arī stingra miera pamati. Latvijai atkal ir jāatgriežas Eiropas valstu pulkā kā brīvai neatkarīgai valstī. Nu beidzot ir laiks likvidēt pirms 50 gadiem Baltijas valstīs varmācīgi ieviesto svešas varas sistēmu, kas visās dzīves jomās darbojusies destruktīvi un dzinusi tautu postā un iznīcībā. Pilsoņu komitejā koleģiālā kārtā ir radies šāds projekts aicinājumam pasaules tautām un valstu valdībām.
Tajā ietveras nevien atgādinājums par traģisko stāvokli, kādā Latvijas Republika atrodas kopš okupācijas sākuma 1940. gadā, bet arī īsts pārskats par tiem pasākumiem Latvijas Republikas atjaunošanā, kuru īstenošanai nepieciešama gan ārvalstu sapratne, gan arī attiecīga līdzdalība. Dokumenta teksts, projekts Latvijas Republikas pilsoņu kongresa vēstījums pasaules tautām un valdībām. Latvijas Republikas pilsoņu kongress ir tautas parlaments, ko alternatīvās demokrātiskās vēlēšanās pēc savas iniciatīvas un brīvas gribas ievēlējuši PSRS okupētās un anektētās Latvijas Republikas pilsoņi. Tas ir tās personas, kas bija Latvijas pilsoņi pirms padomju okupācijas un viņu tiešie pēcnācēji. Tādējādi šis kongress ir pilnvarots runāt Latvijas pamatiedzīvotāju tās likumīgo pilsoņu vārdā. Kongresā demokrātiski pārstāvēt arī tie okupācijas laikā Latvijā iebraukušie PSRS pilsoņi, kas vēlas kļūt par atjaunotās Latvijas valsts pilsoņiem. Kā tautas parlaments, kongress deklarē Latvijas tautas nelokamo gribu dzīvot savā suverenā valstī, tiesiski atjaunojot 1918. gadā nodibinātās starptautiski atzītās, bet kopš 1940. gada Padomju Savienības okupētās Latvijas Republikas neatkarību atbilstoši tās likumīgajai satversmei. Kongress izsaka pateicību to pasaules valstu tautām un valdībām, kuras 50 gadus ir uzturējis spēkā Latvijas Republikas starptautiski tiesisko statusu, neatzīstot tās okupācijas un aneksijas likumību. Kongress vēršas pie PSRS un citām valstīm, kā arī pie ANO un citām starptautiskajām organizācijām, ar prasību visdrīzākajā laikā atzīt, ka Latvija ir pagaidām okupēta valsts. Kongress ierosina deokupācijas laikā nodrošināt ANO novērotāju un nepieciešamības gadījumā tās drošības spēku klātbūtni Latvijā. Šai nolūkā kongress izsaka gatavību piedalīties konstruktīvās starptautiskās sarunās ar PSRS un citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem, lai panāktu vienošanos pirmkārt par konkrētiem termiņiem, kādos ievēlams likumīgais Latvijas Republikas parlaments, Saeima, saskaņā ar 1922. gada satversmi un atsākama tā likumīgā darbība, pārtraucama PSKP un citu PSRS politisko organizāciju un okupācijas iestāžu darbību Latvijā, izvadami PSRS bruņoties spēki no Latvijas. Otrkārt, par kārtību, kādā atlīdzināms zaudējumi, kas padomju okupācijas gados nodarīt Latvijas tautai, kultūrai, saimniecībai un dabai. Nododam Latvijas valsts likumīgās valdības rīcībā PSRS pārvaldē esošie Latvijas rūpniecības uzņēmumi, ostas, dzelzceļi, dzīvokļu fondi un citi saimnieciskie un civilie objekti. Nodrošinām Latvijas Republikas pilsoņu un to personu, kam ir tiesības uz Latvijas pilsonību, repatriāciju no PSRS un citām valstīm. Nodrošinām to PSRS pilsoņu izceļošanu no Latvijas, kuri vēlēsies atstāt neatkarīgo Latvijas valsti. Treškārt, par to PSRS pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kuri vēlēsies palikt uz dzīvi Latvijas Republikā, saglabājot PSRS pilsonību. Kongress apliecina uzticību vispār atzītiem cilvēktiesību principiem un starptautisko tiesību normām. Kongress ievēros PSRS un citu valstu ārējās drošības intereses, kā ir Latvijas teritorijā dzīvošo PSRS pilsoņu intereses, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas suverenitāti. Kongress vēršas pie pasaules tautām un valdībām, aicinot sekmēt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Īpaši vēršamies pie to tautu valdībām, kas piedalās Eiropas drošības un sadarbības konferencē, aicinot konferences darba kārtībā uzņemt jautājumu par visu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Lūdzam rast iespēju konferences darbā piedalīties arī Latvijas Republikas pilsoņu kongresa pārstāvjiem. Šajā laikā, kad tauta atkarība no svešzemu varas un visu veidu apspiestība kļūst par anahronismu visā pasaulē, mēs ceram
uz tautu un valdību aktīvu atbalstu mūsu zemes neatkarības atjaunošanā. Cienījamie kongresa delegāti un viesi, tāpat kā citur pasaulē, arī Baltijā jāuzvar tautu pašnoteikšanās svētajam principam. Mēs uzticamies jums, pasaules tautas, jums visu zemju valdības. Mēs gaidām uz drīzu un pozitīvu atbildi šim aicinājumam, gan vārdos, gan arī darbos. Paldies! Pirms debatēm vārds paziņojumam Ivetai Buiķei. There is some small information just for journalists. For the first, you have possibility to have earphones. No, not all you know about this. It's on second floor. And also in press center, there is possible to have a latest press release from before the lunch and international telephone calls and fax and telefax. Please use these things. Un vēl man ir lūdzu atgādinājums šodienas un arī rītdienas runātājiem. Ne visi ir iesnieguši savas runas, un tāpēc mēs nevaram viņus pārtulkot un iedot pavairošanā. Pašlaik ir mums tikai 3 runas iesniegts. Lūdzu, iedodiet arī pārējie. Paldies! Sveiciens Latvijas pilsoņu kongresam no LNNK Zviedrijā. Mūsu spēks nav skaitā, mūsu spēks nav ieročos. Mūsu spēks ir mūsu nelokāmā gribā. Lai Latvija atkal būtu mūsu, LNNK Zviedrijā. Debatēs pieteikušies 3 runātāji – Oļģerts Dzenītis, Eglons Brūns un Modris Ozoliņš. Lūdzu nepārsniegt paredzētās 3 minūtes. Vārds Oļģertam Dzenītim, gatavoties Eglonam Brūnam. Dāmas un kungi, man, protams, ir ļoti grūti runāt pēc tik emocionālas uzrunas, kādu šeit tikko teica Pusāra kungs. Un tomēr es iedrošināšos. Man ir iebildumi pret dažām tēzēm šajā vēstījumā un proti pret formulējumu alternatīvās demokrātiskās vēlēšanas. Manā izpratnē vienīgās demokrātiskās vēlēšanas notika aprīlī. Līdz ar to šeit nevar būt nekādas alternatīvās vēlēšanas. Otrakārt, lai arī cik tas ārēji efektīvi izklausās, proti frāze, kā tautas parlaments kongress deklarē Latvijas tautas nelaukamo gribu dzīvot savā suverenā valstī, bet ja mēs par šo frāzi dziļāk padomājam, tad tā tomēr ir absolūta patiesība, apmēram kā tāda, ka Daugava ieplūst Baltijas jūrā. Jo kurš gan vergs negribētu dzīvot neatkarīgā brīvā valstī? Un treškārt, manā izpratnē šis dokuments neatbilst vēstījuma formai, jo šī vēstījuma beigu daļa faktiski ir iekļāvusi sevi sarunu dienas kārtību. Un manā izpratnē tas gan nekādā vēstījumā tā nerīkojās. Tāpēc es iedrošinājos uzrakstīt savu alternatīvu vēstījuma variantu, un es ceru, ka man vēl ir laiks viņu nolasīt, un es to tūlītās atļaušos izdarīt. Dažas tēzes manā variantā ir ņemtas arī no šī te piedāvātā varianta. Tātad 1918. gadā nodibinātās un 1922. gadā Tautu Savienības padomes atzītās
bet kopš 1940. gada Padomju Savienības okupētās Latvijas Republikas pilsoņi un viņu tiešie pēcnācēji šī gada aprīlī notikušajās demokrātiskās vēlēšanās ievēlēja savu patiesu tautas parlamentu, Latvijas Republikas pilsoņu kongresu. Kongresā demokrātiski pārstāvēt arī tie okupācijas laikā Latvijā iebraukušie PSRS pilsoņi, kas vēlas kļūt par atjaunotās Latvijas valsts pilsoņiem. Tādējādi pilsoņu kongress ir vienīgā Latvijas Republikas visu pilsoņu un viņu tiešo pēcnācēju un pirmām kārtām pamatiedzīvotāju latviešu, kuri sastāda galveno pilsoņu un to tiešo pēcnācēju daļu likumīgā pārstāvība. Pilsoņu, tagad tālāk es lasīšu to, ko es uzskatu, kas ir pēc būtības katrā vēstījumā, proti. Es atvainojos, jau 3 minūtes ir pagājušas. Es lūdzu rūpīgāk sagatavoties debatēm. Jūs savus priekšlikumus varat iesniegt redakcijas komisijai. Labi, atvainojiet lūdzu, tādā gadījumā jau vairāki runātāji ir pārsnieguši debatēm un uzstāšanai paredzēto laiku, bet mums ir jāizdara darbs. Mums ir jāpieņem 5 dokumenti vēl šodien, jāizbīda kandidāti uz pilsoņu komiteju. Priekšlaicīgi visi tika informēti par to, ka visus savus priekšlikumus var iesniegt redakcijas komisijā un izspriest tur galīgo variantu. Tā kā lūdzu, esam tik laipni, šī gadījumā labi, centīsimies būt demokrātiski un nobalsosim, bet atcerieties lūdzu, ka demokrātija ir savas robežas. Tā, lūdzu, kurš ir par to, lai atļautu pagarināt, pagaidiet pirms jūs balsojat, cik minūtes vēl konkrēti vajag? Es domāju, ka man vajag ne vairāk kā minūti, pusotras, ne vairāk. Labi, par minūti varbūt arī šoreiz nebalsosim. Tādā gadījumā es atļaušos netērēt laiku, ja minūti, bet es citus pārējos lūdzu par to padomāt. Lūdzu, Oļģer, turpināt. Tātad pilsoņu kongress vēršās pie visas pasaules valstu valdībām atzīt tā pilnvaras runāt Latvijas Republikas pilsoņu un pirmām kārtām pamatiedzīvotāju latviešu vārdā. Pilsoņu kongress aicina visu to valstu iedzīvotājus, kuras ir apvienotā nāciju organizācijas loceklis, pieprasīt no savām valdībām, lai tās iestājas par Baltijas valstu iekļaušanu ANO dekolonizējumu un deokupējamo zemju sarakstā. Pilsoņu kongress īpaši vēršās pie to valstu valdībām, kas piedalās Eiropas drošības un sadarbības konferencē un aicina tās iekļaut konferences darba kārtībā jautājumu par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, kā arī atļaut, ka konferences darbā piedalās pilsoņu kongresa pārstāvji. Pilsoņu kongress vērš visas pasaules tautu, reliģisko organizāciju, sabiedrisko organizāciju, starptautisko organizāciju un valdību uzmanību, ka turpinoties Latvijas okupācijai, latviešu tautas eksistence ir apdraudēta. Paldies par uzmanību. Paldies. Vārds Eglonam Brūnam, gatavoties Modrim Ozoliņam. Labdien, cienījamie kongresa delegāti un viesi. Es vēlos nolasīt aicinājumu rezolūcijas projektu par internacionālo palīdzību Baltijas tautām. Rupi pārkāpjot 20. gados noslēgtos miera līgumus ar Baltijas valstīm, Lietuvu, Latviju un Igauniju, PSRS un Vācija vienojās par Baltijas okupāciju ar PSRS karaspēku. Baltijas valstis tika okupētas un anektētas, nelikumīgi pievienotas PSRS. Rupi pārkāpjot starptautiskos nolīgumus no okupētajām Baltijas valstīm, tika izsūknētas to dabas bagātības izeivielu resursi. Okupācijas armijā, PSRS bruņotajos spēkos tika iesaukti mūsu dēli. Tika radīta deformēta ražošanas sistēma, nespējīga patstāvīgi eksistēt. Tagad, kad Baltijas valsts nostājušās uz nacionālās atbrīvošanās ceļa, PSRS un tās vadītāji Maskavā uzsākuši ekonomisko blokādu pret mūsu valstīm.
jau ilgāku laiku nesaņemam pietiekoši degvielas, metāls, koksni, kombinētās lopbarības, lauksaimniecības mašīnas, izēvielas vieglajai, ķīmiskajai rūpniecībai un citām rūpniecības nozarēm. Tagad, kad Lietuva spērus pirmos soļus, lai atbrīvotos no PSRS virskundzības, tās prezidents noteicis ekonomisko blokādu šai suverēnai valstī, veids arī rupjas militāras akcijas, lai destabilizētu stāvokli Lietuvā, lai izsauktu starpnacionālos konfliktus un būtu it kā attaisnojama PSRS iejaukšanās. Līdzīga izrīcība tuvākajā laikā sagaidām arī attiecībās ar Latviju un Igauniju. Daudzas lielvalstis vēl joprojām atzīst Baltijas okupāciju un aneksiju par nelikumīgu, prettiesisku. Tomēr to vadītāji neveic pasākums, lai piespiestu PSRS pārtraukt nelikumības pret Baltijas valstīm un tautām. ASV un VFR vadītāji gatavi pat piešķirt kredītus un vislielāko labvēlības režīmu tirdzniecībā ar PSRS, tādējādi atbalstot mūsu apspiedējus. Nav izslēgts jauns slepens, mums naidīgs nolīgums starp lielvalstīm. Mēs, okupētās Latvijas Republikas pārstāvi, pilsoņu kongress, kurā pārstāvēt strādnieki, zemnieki un inteliģents, griežamies pie visas pasaules strādniekiem un valstu valdībām ar lūgumu pēc palīdzības. Jūsu palīdzība nepieciešama, lai sabruktu prettiesiskais režīms arī Baltijā, lai izdzīvotu mūsu tautas, lai šī gadsimta ļaunākais rēks, komunisma rēks, izlaistu Baltiju no savām ķetnām. Lūdzam uz Baltijas valstu blokādi no PSRS puses atbildēt ar boikotu pret PSRS. Lūdzam neizlaist no savām ostām nevienu kuģi ar kravām, kuras adresēts Padomju Savienībai. Piedošana, lūdzu, 3 minūtes ir pagājušas. Dzelzceļa stacijās neiekraut nevienu vagonu, neiekraut arī auto un gaisa ceļu transportus. Lūdzam apkalpot vienīgi tos transportus, kuri dodās uz Baltijas valstīm, lai novērstu pilnīgi Baltijas blokādi. Lūdzam izdarīt spiedienu uz savām valdībām, lai tās ne tikai vārdos, bet arī darbos atbalstītu mūsu taisnīgo cīņu par brīvību un neatkarību. Aicinājums atstājums spēkā līdz PSRS karaspēka izvešanai no Baltijas valstīm. Paldies! Man ļoti jāatvainojas abiem iepriekšējiem runātājiem, bet jūs abi runājat ne par tēmu. Mums bija šeit konkrēts teksts, dokuments, ko mēs taisamies pieņemt. Es lūdzu pieteikties debatēs konkrēti par to jautājumu, par ko mēs runājam. Un pēc tam, ja būs citi priekšlikumi, laipni lūdzam, bet nerunāsim katrs par savu tēmu. Tātad uz priekšu arī tiem, kas pieteiksies debatēs, runāt par konkrētā mūsu kongresa pieņemamā dokumenta tekstu. Vārds Modrim Ozoliņam. Man būs jāatvainojās, varbūt arī nedaudz tādā gadījumā būs par konkrēto dokumentu. Bet, uznācis esmu. Tātad, leiši un latvieši ir viens māc bērni. Brīžiem attālinoties, blakus ir gājuši mūsu brāļu tautas liktenceļi. Šodien šie ceļi ir satavojušies tik tuvu, un liktenes prasība rādas ir tik nepārprotama, ka mēs nedrīkstam atļauties nepateikt sev un mūsu nākošām paudzēm. No šī brīža mūsu tautas ceļi, brāļu tautas ceļš būs vienots. Tāpēc aicinu Latvijas Republikas Pilsoņu kongresu un Pilsoņu komiteju darboties un veikt sagatavošanas darbus vienotas Baltijas valsts konfederācijas Latvijas, Lietuvas izveidošanai, lai tūlīt pēc Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas varētu ķerties pie šī darba veikšanas. Aicinu arī minēto priekšlikumu noformēt atbilstošā dokumentā. Iespējams, kā aizsākumu, varbūt plašākam dokumentu ciklam par Baltijas valstu federāciju dibināšanu.
Šeit ir jautājums, cik mūsu kongresa delegātu vidū ir Latvijas PSR augstākās padomes deputāti. Atbildi ir 17 Latvijas augstākās padomes un 2 PSRS augstākās padomes deputāti ir kongresa delegātu vidū. Vārds informācijai Andejam Krastiņam. Godātie kongresa delegāti un viesi, un arī tie, kas mūs dzird radio pārraidē. Situācija ir sekojoša. Mēs visi uz kongresu ļoti gaidījām Latvijas Republikas pilsoņu kongresa delegātu, mūsu tautieti, juristu no Rietumvācijas, Egilu Levita kungu. Pirms 2 stundām, pēc stāvokļa uz 14. viņš saskaņā ar nenoskaidrotu saturu telegrammu no PSRS galvaspilsētas Maskavas ir aizturēts Rīgas lidostā un netiek viņa PSRS robežu apsardzības dienests neielaiž Latvijas teritorijā. Šādu paziņojumu es dodu, tāpēc par to ir informēta arī LPSR ārlietu ministrija, bet es domāju, ka varbūt starp kongresa delegātiem ir cilvēki, kas varētu palīdzēt šajā situācijā, un it sevišķi starp tiem, kas klausās radio translāciju no mūsu kongresa. Tāda ir situācija, kas cilvēks, kas tik ļoti daudz ir palīdzējis dažādu dokumentu tapšanai šeit Latvijā, kura rakstus mēs esam lasējuši mūsu presē, kurš arī ir līdzdarbojies un palīdzējis augstākās padomes deputātiem viņa darbā. Pašlaik PSRS rupjas varas iespējā netiek ielaists savā senču dzimtenē Latvijā. Tāda informācija ir, un ja kāds var palīdzēt, lūdzu dariet to. Paldies! Paldies! Tā, Neilanda kungs, pienāciet lūdzu pie sekretariāta. Esiet tik laipns. Vēl viens apsveikums no Latvijas baznīcas Amerikā. Vēlam Dievu palīgu un solāmies palīdzēt paši, cik vien būs mūsu spēkos. Ivars Galiņš, Ilze Grendze, Andris Grots. Redzu, parādoties mūsu redakcijas komitejas pārstāvu. Lūdzu. Kongresa delegāti. Tātad beidzot sagatavots Latvijas komitejas vēlēšana nolikums, kurā izdarīti daži labojumi. Pirmais pants palicis bez izmaiņām. Otrajā ir nebūtiski redakcionāli labojumi. Nolasīšu šo pantu. Latvijas komitejas skaitliskais sastāvs ir 51 cilvēks no balss tiesīgajiem kongresa delegātiem un 5 cilvēki no delegātiem, kas kongresā piedalās ar padomdevēja balsstiesībām. Ir par to nepieciešams balsot, jautāja prezidijam? Nē. Tālāk turpinu. Trešais. Kandidatūras Latvijas komiteja tiek pieteiktas kongresa 30. aprīļa vakara sēdes laikā un rakstiski iesniegtas sekretariātā. Kandidatūras pieteikumu iesniedz jebkurš kongresa delegāts ar kandidātu rakstisku vai mutisku piekrišanu. Tālāk un nobeigumā 7. un 8. punkts, kas ir pašlaik, ir apvienot vienā 7. punktā. Tagad tas skan šādi. Delegātu balsu skaits 21. Delegāti, kas piedalās kongresā ar padomdevēja balsstiesībām, ievēl no sava vidus 5 pārstāvjus Latvijas komitejā. Biļeteni, kuros balsots par lielāku kandidātu skaitu, tiek atzīti par nederīgiem. Un visbeidzot 8. punkts ir papildināts sekojoši. Bijušais 9. punkts, tagad 8. 51 plus 5 kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, ir ievēlēti Latvijas komitejā. Vienādu balsu skaita gadījumā kongress lemj par komitejas skaitliskā sastāva izmaiņām. Tas ir viss. Tā, paldies. Acīm redzot, būs kādi jautājumi šeit. Šīs dokuments jāpieņem mums ļoti nopietni. Tā kā lūdzu no zāles tieši varat. Tika iesniegts
saistībā ar šo te nolikumu, arī nolikuma projekts par svinīgā solījuma pieņemšanu pilsoņu tieši Latvijas komitejas pārstāvjiem. Piedošanu lūdzu, runāsim atkal par konkrēti šo nolikumu, un tad runāsim par svinīgo solījumu. Lūdzu par šo nolikumu ierosinājumu vai iebildes. Lūdzu. Man divi jautājumi. Pirmais jautājums, vai šiem te, kas būs no daļos 5, vai tiem ir balstiesības komitejā, tas ir pirmais jautājums. Piedošana pa vienam. Jā, varbūt uzreiz varat atbildēt. Tie, kas tiek ievēlēti komitejā, šie 5 cilvēki no padomdevēju, ar viņiem arī komitejā ir tikai padomdevēju balstiesības. Lūdzu. Un otrs, tāda neskaidrība par tiem vienādu balstu skaitu gadījumā tiek skaitliskā sastāva izmaiņas. Gadījumā, teiksim, kandidāti, kuri lielajā sarakstā uz 51 vietu ieņems, teiksim, 51. un 52. vietā ar vienādu balsu skaitu, būs jāizlem, vai komitejā būs 52 cilvēki vai 50. Tur var būt ļoti liels izmaiņas, tāpēc, ka pēdējiem būs ļoti neliels balsu skaits. Nu, tāpēc šis punkts arī paredzēts, lai mainītu vai uz augšu vai uz leju. Lūdzu, vēl kādi jautājumi būtu? Es neredzu jautājumus. Varbūt tādā gadījumā apliecinām savu piekrišanu ar balsošanu. Kurš lūdzu ir par šādu nolikumu? Lūdzu, paceliet savus mandātus. Lūdzu, nolaižiet. Lūdzu, kurš ir pret? Skaitīšanas komisija, sekojiet lūdzu un pasakiet pēc tam skaitu.